Ikdienas mēs staigājam pa pilsētas ielām un brīžiem pat nepamanām kādas apslēptas detaļas, slēpj ēku sienas, ceļš, pa kuru soļojam, vai koki, kas iedzīvojušies pilsētvidē. Tieši tāds uzdevums šogad bija Kurzemes fotodienu plenēra dalībniekiem – apstāties un pamanīt pilsētas apslēpto šārmu. Sākums ir visiem vienāds, un tie ir vārdi talsi ir. Un tad sekā daudz punkts, kur katrs klubs pieliek klāt savu to versiju, kā viņi redz talsus. Vai talsi ir skaisti, vai talsi ir nobružāti, vai talsi ir nostalģiski, vai talsi ir sprigani. Atsakot tā, mēs to nezinām, kādu šķautni talsos viņi paņems un uzspodrinās. Viens no papildu uzdevumiem bija fotogrāfiju integrēšana abstraktajā mākslā. Galvenais Indra busuli nenoplēs. Kolosāli. Mēs ejam paralēli, darām fotouzdevumus, bet šie mazie papildu uzdevumi, tur mākslinieka darbnīca vai elektrotīkli vai ārkārtīgi interesanti. Tas ir pilnīgi kaut kas cits, pilnīgi cita vide, cits koncepts, cits uzdevums. Un galvenais izaicinājums. Vislielāko izaicinājumu sagādāja apziņa, ka, lai radītu abstrakto mākslu, fotogrāfiem nāksies plēst kolēģu radītas fotogrāfijas. Māksla, tas ir kaut kas cits. Otrs, es gan gribētu teikt tā, mēs šobrīd tā kā dullojamies. Tā jau gluži abstrakcijā nenotiek. Ja? Var vien brīdi tā dulloties, bet ja tu sāks vairāk, tas nebūs nekas. Abstrakcija ir tāds faktiski ļoti sarežģīts veids, tas ir domāšanas veids. Jā. Bet ar abstrakciju, manuprāt, paplašina redzesloku. Šobrīd mēs apvienojam tur visu ko. Fotogrāfiju, krāsas, līmes, plēstos, visu kaut ko. Interesanti, superīgi. Bija grūti saplēst, jā, tāpēc, ka tu parasti neesi plēsis fotogrāfijas tā, lai tu kaut kur līmētu, bet šis bija tas gadījums. Paralēli Kurzemes fotodienu plenēram Talsu novada muzeja izstāžu zālē atklāja Rīgas fotogrāfijas bienāles 2026 grupas izstāde Līdzās 3 skatījumi uz vienu vietu, kurā vietējie mākslinieki atklāja savu skatījumu uz lielo ielu 3 veidos – caur digitālajām, analogajām fotogrāfijām un glezniecību. Mediji, gan glezniecība, gan digitālais, gan analogais, ka viņi var līdzās pastāvēt, ka viņi viens otru neiznīcina. Tā vienmēr ir bijis, ka ienāk kaut kāda jauna tehnoloģija, piemēram, ienāk kinā un teica, ka teātris pazudīs. Jā, viņš joprojām ir. Jā, tāpat ienāca digitālais, teica, pazudīs filmas fotogrāfiju. Viņi joprojām ir. Nerunājot par glezniecību. Tas ir neparasti, ka es esmu starp fotogrāfiem, jo es gleznoju tā kā vairāk tā impresioniski to, ko es jūtu tajā brīdī, ne tik daudz realistiski, ja, bet tieši tās sajūtas, to mirkli. Šis arī tāds laiks, kad noteikti jāpievērš uzmanību tam, ka koki sākumā bija pilnīgi pliki, pilnīgi tādi rudenīgi, un tad diezgan strauji palika zaļi. Tā kā, ja tu iesāc gleznu vienā dienā un tā saulīte pēc tam tur ir citā dienā, ja, tad tur var būt ļoti, ļoti izmaiņas lielas. Kurzemes fotodienu plenēra fotogrāfiem 2 mēnešu laikā būs jāsagatavo izstāde, kuru atklās Talsu pilsētas svētku laikā radošajā sētā, lai vietējie iedzīvotāji un viesi iepazītos ar dažādu perspektīvu skatījumu uz pilsētu.